Galvenie parazītu simptomi bērniem. Parazīti nav tikai zarnu traktā. Tie var būt smadzenēs, plaušās, aknās, nierēs, muskuļos, locītavās un citos orgānos. Tādi simptomi kā nervozitāte, aizkaitinātība, grūtības koncentrēties un atmiņas pasliktināšanās var liecināt par to, ka parazītu invāzija ietekmē smadzeņu un centrālās nervu sistēmas darbību. Tiek kairināta centrālā nervu sistēma, un tas izpaužas kā raudulība, aizkaitinātība, kaprīzes un tā tālāk. Taču tie nav vienīgie simptomi, kas liecina par parazītu klātbūtni organismā. Svara zudums, izsitumi uz ādas, zobu griešana, nervozitāte, koncentrēšanās spēja zudums, slikts miegs, siekalošanās naktī, urīna nesaturēšana, redzes pasliktināšanās, apetītes pasliktināšanās. Bieži slimošanas liecina par to, ka bērna imunitāte ir novājināta. Ja jūs nenovērsīsiet iemeslu, kādēļ imunitāte ir novājināta, D un C vitamīni šajā gadījumā nepalīdzēs. Pie simptomiem varam pievienot vēl arī apātiju un nogurumu. Arī zemes hemoglobīna līmenis asinīs var liecināt par parazītu klātbūtni organismā. Piemēram, viena astkarīde spēj izsūkt līdz 40 ml asiņu diennakts laikā. Ja vēlaties, lai jūsu bērni ir veseli, tad sākat ar profilaktisku antiparazitāro attīrīšanu. Raksti man privāti, ja vēlies saņemt bezmaksas antiparazitāro programmu bērniem, kuras sastāvā ir tikai dabīgi produkti. Neizmantojiet ķīmiskas zāles, jo tās nodara nopietnu kaitējumu zarnu trakta mikroflorai, imunitātei un noslogo izvadu orgānus.